vairāk nekā 100 miljardi dolāru. Tieši tik daudz Irānas naudas šobrīd ir iesaldēti bankās visā pasaulē. Un Irāna vēlas atgūt katru dolāru kā daļu no jaunā miera līguma. Šī nauda ir Irānas naftas ieņēmumi, kas gūti gadu desmitiem, pārdodot jēlnaftu tādām valstīm kā Dienvidkoreja, Japāna, Ķīna, Indija un Irāka. Šīs valstis maksāja Irānai dolāros un eiro, un šī nauda tika noguldīta ārvalstu bankās, kā to dara katra nafta eksportējošā valsts. Taču ASV sankciju dēļ šīm bankām nav atļauts šo naudu pārskaitīt Irānai. Tāpēc tā vienkārši stāv kontos, kas juridiski pieder Irānai, bet kurus tā faktiski nevar izmantot. Ķīna pašlaik tur aptuveni 20 miljardus dolāru Irānas naudas. Indija tur apmēram 7 miljardus dolāru, Dienvidkoreja vēl 7 miljardus un Irāka 6 miljardus dolāru. Pārējā nauda ir izkaisīta pa visu pasauli. Japānā, Luksemburgā, Katarā, AAE un pat 2 miljardi dolāru tiek turēti pašās Amerikas Savienotajās valstīs. Irāna patiesībā ir mēģinājusi atgūt šo naudu jau kopš brīža, kad Džimijs Kārters 1979. gadā ķīlnieku krīzes laikā iesaldēja pirmos 8 miljardus dolāru. Katrs prezidents pēc tam vai nu ir saglabājis šo iesaldējumu, vai arī, kā tas bija 2015. gada kodola vienošanās laikā, uz īsu brīdi lielāko daļu no šīs naudas atbrīvojas. Tad Donalds Trumps 2018. gadā izstājās no šīs vienošanās un visu atkal iesaldēja. No Teherānas skatu punkta tas ir svarīgāk nekā paši sankciju atvieglojumi. Sankciju atvieglojumi vienkārši ļauj tev turpmāk pelnīt jaunu naudu. Aktīva atsaldēšana tev uzreiz atdod atpakaļ 100 miljardus dolāru, kas ir aptuveni ceturtā daļa no Irānas kopējā IKP. Tik liela naudas summa, kas vienā naktī nonāk Irānas ekonomikā, stabilizētu valūtu, izbeigtu inflācijas krīzi un ļautu režīmam finansēt atjaunošanu, neprasot aizdevumus no Ķīnas vai Krievijas.